Sveiki! Šodien esam atbraukuši uz protezēšanas un ortopēdijas centru, kur kopā ar manu meitu Olīviju, kurai 4 gadi, dosimies uz audiologopēda vizīti. Ejam? Ja? Šalabdien! Labdien! Iepazīsimies, kas tad mums šeit šodien ir atnācis? Kā tevi sauc? Olīvija, mani sauc Džesika, prieks iepazīties. Hei! Nu, ko aicināšu tagad tevi uz paklāju kopā ar māmiņu? Šeit ir paslēpti zvēriņi. Tu vari viņus paņemt un nosaukt. Kas tad tie pa zvēriņiem tādi šeit ir? Labi? Kas tā tāda ir? Aika. Vai tiešām? Laikam jau nē. Laikam jau nē, varbūt tā tomēr ir gotiņa, ko? Jā. Pirmajā tikšanās reizē audiologopēds parasti izrunājas ar bērnu vai viņa vecākiem, lai noskaidrotu problēmas būtību un vēsturi. Ja bērnam ir novērots ierobežots vārdu krājums, ir jāsagatavo neliels saraksts ar vārdiem vai vārdu apzīmējumiem, kurus bērns mēdz lietot ikdienā. Tad seko novērtējums, speciālists veic dažādus testus un novērojumus. Vari lūdzu nosaukt vēlreiz visus dzīvnieciņus, kurus tu atradi? Haisjos. Jā. Vēl tad govs. Jā. Tā cūka. Mālacis. Un kur tad tādas gotiņas dzīvo? Laukos. Laukos. 5! Jā! Nu ko, un tagad es aicināšu mammu nedaudz pastāstīt, kādēļ jūs ieradāties pie manis uz konsultāciju. Nē, visumā viss ir kārtībā. Ir kaut kādi burtiņi, kas ir palikuši vēl neizrunāti, kā r, āķi, piefiksēja. Lulla māk, vai ne? Nu, ja Olīvija māk skaņu lulla, tad arī ar skaņu r nevajadzētu būt problēmām. Bērnu vecāki bieži vien atnāk pie audiologopēda ar sūdzību, ka bērns 4 gados neizrunās skaņu r. Tad gribu piebilst to, ka bērnam 4 gados nebūtu jāizrunā šī skaņa, bet var veikt šos te artikulācijas vingrinājumus, lai veicinātu šo te skaņu. Paskaties, šeit vēl ir paslēpti burtiņi. Vai vari viņus izvilkt ārā? Kas tas pa burtu? Tas varētu būt burtiņš G, vai ne? Jā. Velkam nākamo. Jā, burtiņš ir tieši tā, kurš būs vēl jāvingrina. Un skaņa R, tātad tā kā Olīvija jau māk pateikt skaņu L, tad mums ir ļoti labi šī pozīcija ir izveidota. Respektīvi, mums ir jāpanāk tas, lai būtu šī mēles vibrācija, lai darbotos mēles galiņš. Un kā viens no vingrinājumiem varētu būt arī klakšķīs. Bieži vien vecākiem ir jautājums, kā tad ir jāgriežas pie logopēda un pie audiologopēda. Pie audiologopēda ir jāgriežas, ja bērniem līdz 3 gadu vecumam nav izveidojusies runa, kā arī mājās dažkārt var pavērot, vai bērns rotaļājoties, viņš ir pavērs muti vaļā vai mutīte ir cieta. Jo, ja pavērta mutīte vaļā, tas var būt viens no iemesliem, varbūt, ka bērns ir pārāk aizrāvies ar šo nodarbi, bet vēl viens no iemesliem var būt, ka bērnam ir palielināts aizdeguns mandelis. Un šādā situācijā būtu jāgriežas arī pie lora. Kas te ir? Zeķe. Zeķe, kam tā zeķe ir uzvilkta? Koka. Kokam, vai tiešām kokam jāvelk zeķes? Nē. Mūsdienās bieži vien saskaros ar jautājumu par to, kas tad ir audiologopēds un kas ir logopēds un kāda ir tā atšķirība. Tad logopēds, tam ir apakšā pedagoģiskā bāze, savukārt audiologopēdam ir medicīniskā bāze. Un audiologopēda profesija, audiologopēda kvalifikācija var iegūt tikai Rīgas Stradiņu universitātē. Olīvija, vai tu vari uzrakstīt lūdzu smiltiņās savu vārdu? Jā. Jā, lūdzu. Konsultācijas beigās audiologopēds izstrādā individuālu terapijas plānu, kas var ietvert regulārus nodarbības, mājas uzdevumus un ieteikumus turpmākai rīcībai. Ļoti svarīgi ir regulāri pildīt noteiktos uzdevumus. Nu, ir tā, ka Olīvijai gan vārdu krājums ir pietiekams un atbilstoši vecumam, gan arī saistītā runa. Viņa ir atbilstoši vecumam, jo 4 gados bērniem ir jāveido līdz 4 vārdiem teikumā. Tad... Nu, viņi noteikti vairāk. Jā, šobrīd viņi tik ļoti klusi runāja, bet jā. Savukārt par šīm skaņām, ko jūs minējāt, tad noteikti mājās būtu jāveic artikulācijas vingrinājumi, lai veicinātu šīs skaņu pareizo izrunu.
Uzzini vairāk un piesakies konsultācijai Protezēšanas un ortopēdijas centra mājaslapā. Lai izdodas!